Tieši ar šādu skatu sākas mans rīts, kad gar naktsmītnes durvīm brauc busiņš un skaļruņos kaut ko deklamē. Pirmā doma, varbūt tas ir kas reliģisks, bet varbūt autolauks. Tomēr viss izrādās savādāk. Veči vienkārši uzpērk dažādu veidu metālūšņus. Šorīt domas silda. Šodienas plāns ir doties uz ceļojumu centrālo elementu, uz Merzugu. Bet nakts interesantajā palikšanas vietā nemaz tik silta nebija. Kā tad tur īsti ir ar to nakšņošanu Marokā? Runājot par nakšņošanu, uzreiz ir jālauž stereotips, ka tuksnesī ir karsti. Nu nav tā. Tuksnesī ir karsti tikai pa dienu, bet naktī ir augsti. Vēl ir apstākļus, ka Maroka nav vienīgs tuksnesis, tajā ir arī kalni. Kalnos atkarībā no sezonas var būt augsti pat dienā, kur vēl naktī. Palikšanas vietas jau it kā nav īpaši grūti atrast, taču ir viena nianse. Tās ir ļoti dažādas kvalitātes, un nevienmēr cena ir jebkāda saistīta ar to, ko tu saņem pretī. Tāpat ņem vērā, ka arī viesnīcu standarti ir pavisam citi, kā pieņems, piemēram, Eiropā, un jau startā nevajadzētu pārāk sacerēties. Pirmkārt, esi gatavs flīzēm. Jā, flīzes Marokā ir cienīgi. Tās tu atradīs ne tikai uz trepēm vai grīdas, bet arī uz sienām. Esi gatavs arī salti. Lielākajā daļa namu nav itin nekādas apkuras, bet ja tā ir, tā parasti nestrādā. Esi gatavs, ka tavas basās kājas burtiski piesalas pie grīdas. Nu, un, protams, tāda lieta kā palagi un segas pārvalki ir ekstra tikai lielpilsētas smalkajos kotuļos. Savukārt paklāja pie sienas gan nebūs tālu jāmeklē. Bet atgriežoties pie plāna. Šobrīd esam piebraukuši no Sānas Ziz ielejai. Ziz upe, ieleja un kanjons tā ir ļoti skaista vieta, ap kuru ir vērts meklēt palikšanas vietu. Ieleja ar kanjonu ir ap 60 km gari. Redzēt tūkstošiem palmu pēc tam, kad vairākas dienas es redzējis tikai smiltis un akmeņus, ir patīkams pārmaiņas. Līdz Merzogai, kas ir 100 km attālumā, vēl gabaliņš ir jānobrauc. Patiesībā jau Merzugu īpaši padara nevis pats ciemas, bet tas, ka tur pat blakus atrodas kāpes ar Čebī. Tās ir 28 km garas un 7 km platas, nu un aizņem ap 200 km2. Tās ir arī augstākās kāpes Marokā un sasniedz 150 metru augstumu. Lai arī tās ir maza daļa no milzīgā Sahāras tūkstneša, ticiet man, braucot pa tām ar moci, maz neliksies un nebūs nekāda starpība. Tās ir 30 vai 200 km garas. Erkčebī tā ir vieta, kur var izbraukāties pa smiltīm līdz nelabumam. Šeit tad ir arī plāns nobāzēties uz pāris dienām. Ir skaidrs, ka tuvākās dienas tika pavadītas baudot plašumu un brīvību, ko sniedz Erkčebī. Bet, lai mazinātu iespēju, ka atpūtā rodas traumas, ir svarīgi braukt pienācīgā ekipējumā. Šī gluži nebūs īstā vieta, kur stilot ar parastām motobiksēm un motojaku. Tāpēc es jums izstāstīšu, kā apģērbtam ir jābrauc šādās izklēdēs. Lūk, man apkārt ir saliktas dažādas ekipējuma sastāvdaļas, bet tā daudzumu jau var redzēt, ka tas ir drusciņ vairāk nekā braucot uz ielas. Un es mēģināšu pastāstīt par katru no šīm ekipējuma daļām drusciņ sīkāk un parādīt to starpību, kāpēc ielas ekipējums nebūtu tas, ar kur būtu jābrauc bezceļā. Ja pa ielu braucot, parasti mums ir kas galvenās sastāvdaļas – zābaki, bikses, jaka un ķivere. Tad bezceļbraukšanā viss ir pavisam savādāks. Un sāksim ar to, ka pašā apakšā mums nāk tā saucamais termotērps. Tā ir augša un tā ir apakša. Tas ir paredzēts tāpēc, lai velkot individuāli aizsargus virsū, viņi neberstos pret ādu un nesaberstu ādu. Tāpēc tas ir slānis pats apakšējais, viņš var būt plānāks, viņš var būt drusciņi biezāks atkarībā no apkārtējās temperatūras, bet tas ir vajadzīgs pirmkārt, lai nesaberstu ādu, otrkārt tas uzsūc mitrumu un viņu izkliedē, lai tu mazāk sasvīstu. Lūk, kad mums ir uzvilkts apakšā termotērps, tātad apakšslānis, tālāk mēs domājam par citām lietām. Nākamā lieta pareizā secībā ir bruņu šorti. Tātad bruņu šortiem ir aizsargs lūk te kājai, gurnam, astes kaulam, un tos mēs velkam pa virsmu termotērpam, un tas ir mūsu pirmais aizsargs. Braucot pa ielu, parasti šie aizsargi ir ielikt iekšā biksēs, bet šeit tie ir atsevišķi. Tā ir starpība. Tālāk, kad mums ir uzvilkti sānu aizsargi, mēs ņemam nākamo sastāvdaļu. Nākamā sastāvdaļa ir ceļu sargi. Braucot pa ielu, parasti motobiksēs ceļu sargi ir iekšā. Šeit atkal tā ir atsevišķa sastāvdaļa. Lūk, šādi te ceļu sargi uz eņģītēm, labais, kreisais,
liekās pa virsu kājai, pieštrupējās. Bezceļu braukšanai ceļu sargi ir ļoti svarīga sastāvdaļa, un šie te ir, teiksim tā, visplānākie no tiem, ko vajadzētu vispār izskatīt. Viņi varētu būt arī nopietnāki. Tātad ar ceļu sargiem esam tikuši galā. Tālāk, kad mums ir termotērps, bruņu šorti un ceļu sargi, nākamā lieta, kas būtu jāuzvelk, ir zeķes. Zeķes arī ir drusciņi savādāks, kā braucot pa ielu, jo braucot pa ielu es nevaru iedomāties, ka kāds gribētu vilkt šādas te vilnas zeķes līdz celim, bet bezceļu braukšanā viņas ir ļoti nepieciešamas, jo atkal pirmkārt zābaks ir ciets, nav tik komfortabls, zeķe amortizē, zeķe uzsūc mitrumu un izkliedē viņu. Tāpēc zeķes ir vajadzīga lieta. Jūs taču zināt, ka kājām vienmēr jābūt sausām. Tad, kad zeķes ir uzvilktas, tālāk nākamā sastāvdaļa ir bikses. Ja pa ielu braucot, biksēs ir visas iepriekš minētās sastāvdaļas izņemot zeķes, tad braucot bezceļā, biksēs nav iekšā principā nekā, tikai pats braucējs, kad ir tur iekāpis. Pa vilšu velkam šitādus te bikses un sprādzējam viņas ciet. Kad ir uzvilktas bikses, tālāk seko pati svarīgākā bezceļu braukšanas sastāvdaļa, un tie ir zābaki. Zābaki tad ir tā lieta, kas atšķirās vizuāli visvairāk. Tātad te ir pavisam cits izmērs, pavisam cita konstrukcija un pavisam citi uzdevumi zābakam jāizpilda. Ar ko bezceļu zābaks atšķirās no ielas zābaka? Pirmkārt, tas ir daudz stingrāks, daudz cietāks, daudz biezāka zole. Ir zābaki ar eņģēm un bez eņģēm. Es noteikti ieteiktu ar eņģēm, un šitāds te zābaks ar eņģēm palīdz arī to kāju vienkārši nesavērt, jo, gadīties var visādi. Zābaks ir ar nopietnām aizdarēm, velkās virsū, aizsprādzējās, ciet, pieregulējās, cietība, ja, cik stingri, un tad, kad ir uzvilkts zābaks, viens un otrs, tad mēs ar apakšas daļu būtu tikuši galā. Un tā arī parasti ģērbjās, ka sākumā tiek galā ar apakšu, tad sāk ģērbt augšu. Zābaku varam pagaidām likt nost. Nākamā sastāvdaļa un pirmā no augšas gala, tad mums ir bruņas. Ja pa ielu braucot, tā ir jaka, kurā visi aizsargi ir iekšā, tad bezceļā braucot ir termotērps un tam pa virsu velkās bruņas, kur ir muguras sargs, kur ir plecu sargs, kur ir sprandas sargs, kur ir krūšu sargs. Tas viss velkās virsū un aizsprādzējās ciet. Tātad, kad bruņas ir uzvilktas, tad nākamā lieta pa virsu bruņām velkās krekls. Pats krekls ir plāns un viņa funkcija ir diezgan maza, lai cilvēks neizskatītos pēc Terminatora, bet izskatītos pēc cilvēka smuks, košs un krāsains. Kreklu tad liekam pagaidām nost. Un kas tad mums ir tālāk? Tālāk mums ir šitāds te kaklasargs. Šis ir arī tas visnenopietnākais no tiem, kurus vispār vajadzētu izskatīt. Čiks, čaks, lai būtu mazāk iespēja nolaust kaklu. Tad, kad ir uzvilkts šis, tad mums paliek vēl tāda lieta kā cimdi. Cimdi bezceļu braukšanai parasti ir daudz plānāki nekā braukšanai pa asfaltu. Tas ir tāpēc, ka pirmkārt jau ir ļoti karsti, otrkārt, ja pa asfaltu braucot, turies pie stūres un pamazām stūrē, tad bezceļā ir ļoti svarīgi izjust, ko, cik daudz un kā tu dari, tāpēc cimdi ir daudz plānāki. Dažiem cimdiem ir kaut kādi aizsargi, ir cimdi, kas ir pavisam bez aizsargiem, bet cimdi ir svarīga sastāvdaļa, lai nesaberstu rokas. Viņiem ir jābūt ļoti pieguļošiem. Ja viņi būs vaļīgi, tad ātri var palikt vienkārši bez motocikla, un noteikti nevajadzētu mēģināt braukt bezceļā ar ādas cimdiem. Tas nepie kā labi nenovedīs, un pēc 10 minūtēm būs skaidrs, ka braukšana ir jābeidz. Tad, kad cimdi ir virsū, mums paliek ķivere. Un arī ķivere ir pavisam cita tipa nekā parasti tiek izmantota uz ielas. Pirmkārt jau ķivere vienmēr ir jāizvēlās
ar atsevišķām brillēm, izvēloties vienkārši slēgto ķiveri un mēģinot pabraukt ar viņu bezceļā. Pēc pirmajiem 3 pauguriem pats ar savu elpu būs aizsviedrējis stiklu un pašam nebūs vairs ko elpot. Bezceļa ķiverei vienmēr ir pagarināta zoda daļa, lai neatsistu pats savu zodu. Ir saules sargs, lai pieliecot galvu nespīd saule acīs, jo redzamība ir viena no svarīgākajām sastāvdaļām, braucot jebkur. Un šāda te ķivere velkās galvā, pēc tam liekās pa virsju brille, kuras ir daudzas un dažādas ar tonētiem stikliem priekš dažādiem apstākļiem. Un tad, kad ķivere un brilles ir virsū, pa lielam, tu esi gatavs braukt. Dažādās bezceļa situācijās ir jāmāk dažādi rīkoties. Un tā kā šodien es esmu šādā te vietā, tad es īsumā pastāstīšu, kā tad ir braukt lielajām smiltīm. Braucot smiltīs ir vairākas pamatlietas. Pirmkārt, moču svars, jo vieglāks mocis, jo labāk. Otrkārt, moča jauda, jo jaudīgāks mocis, jo labāk. Treškārt, pareizās riepas, jo lielākas pumpas riepām, jo labāk. Šis ir izcils piemērs, kādām riepām jau diezko nav labi braukt pa smiltīm, bet tā kā man aiz muguras jau ir vairāki 100 kilometru pa akmeņiem, tad kādas viņas ir palikušas, tādas arī ir. Galvenie braukšanas principi tātad ir sekojoši. Ir vajadzīgs ātrums. Ātrums ir tāda lieta, bez kuras nekāda braukšana nesanāks smiltīs. Ja pa akmeņiem var braukt lēnām, kājās stāvot vai sēžot kā kurā situācijā un mēģināt kaut kur izlavierēt un noturēt līdzsvaru, tad pa smiltīm vārds lēni var vienkārši aizmirst. Jāatcerās ir tas, ka smiltis ir ļoti dažādas. Ir cietākas smiltis, ir mīkstākas, ir mitrākas, ir sausākas, un vienā kāpas pusē var būt viens smilšu veids, otrā pusē cits smilšu veids, un turpat aiz nākamās kāpas atkal kaut kas cits. Tā lielākā, sarežģītākā lieta patiesībā ir spēt nolasīt, kur kāds segums tevi sagaida. Lai nav tā, ka tu gatavojies kaut kur ieskrieties, bet peries vienkārši kā pa putekļiem un nevar dabūt momentu, lai nav tā, ka tu kaut kur palecies un piezemējoties atsities kā pret galdu. Braucot pa smiltīm, tu vari sēdēt, tu vari stāvēt kājās. Ļoti atkarīgs no tā, kam tu brauc pāri. Ja
smiltis ir svaigas, gludas, bez dziļām risēm, bez kaut kādām pumpām un bedrēm. Tu vari arī uz brīdi apsēsties. Ja tu sēdēsi brīdī, kad būs kāds nopietnāks nelīdzenums, tad tev vienkārši nometīs no moča, un tas nebūs nekas patīkams. Tavām kājām ir jākalpo kā motocikla amortizācijas pagarinājumam, kā papildus amortizācijai, un tas tev dos daudz lielāku stabilitāti. Tāpat arī stāvot kājās var vieglāk iedarboties uz kāpšļiem un labāk noturēt līdzsvaru, jo līdzsvars šeit ir viena no vissvarīgākajām sastāvdaļām. Ja tu brauksi pa smiltīm pārāk lēni, tu nekur neaizbrauksi. Ja tu brauksi pārāk ātri, tu aizbrauksi uz slimnīcu. Ja tāda, protams, būs pieejama. Tāpēc tev ir jābrauc pēc savām spējām, bet ir tāda lieta kā minimālais ātrums, kādā tas ir iespējams. Ja tas ir līdzenums vienkārši ar smiltīm, tas ātrums nav vajadzīgs tik liels. Ja ir jāpārvar kaut kādu kāpumu, teiksim, kā šeit mums apkārt, tur ir vairāki 100 metru vienkārši uz augšu jābrauc, ir vajadzīgs liels moments, liels ieskrējiens, liels ātrums. Ja tas ātrums būs pietiekoši liels, tev mocītim priekšu un pēc tam arī aizmugur izcels virs smiltīm un tu iesi smiltīm pa augšu, mocim būs daudz vieglāk un tev pašam būs daudz vieglāk un tu iegūsi šo ātrumu. Kritisks moments ir, braucot augšā, nepazaudēt mirkli, kad, teiksim, kāpai ir kanti, lai tu nepārlidotu pāri, jo filmās tas ir viena lieta, kad brauc profesionāli braucēji pazīstamā vietā, tas arī skaisti izskatās. Bet ja tu nezini, kas tur gaida un neesi gatavs tādam manevram, tad tas var diezgan sāpīgi beigties. Tāpēc svarīgi ir saglabāt pietiekošu ātrumu, lai tu tiec līdz augšai, bet nepārlidot pāri ar lēcienu un nepiezemēties uz galvas. Braucot uz leju, pretēji tam, kā braucot uz augšu ātrums ļoti krītās, tad braucot uz leju ātrums var ļoti pieaugt. Teiksim, šādās te smiltīs, kā esam šobrīd mēs un kalnos, braucot no kalna uz leju, ātrums var pieaugt jau līdz kādam 100 km/h, un tāda ātruma nokrītot un avarējot arī smiltīs var būt ļoti sāpīgi. Bet atgriežoties pie stāsta, tā nu lūk ir plānots šīs dienas pavadīt. Pieceļamies, brokastis, tad atpakaļ uz kāpām, vakarā uz ciemu, ko iekost, un nākamajā dienā visu no sākuma. Kādam var šķist, ko te tik daudz tur braukāt pa tām smiltīm, bet esot šeit, ir grēks to neizbaudīt. Vēl 2 dienas padzīvojamies šeit, un tad dodamies nelielā ekskursijā, jo tomēr vēl ir tik daudz, ko redzēt. Turpinājumā dodamies uz Viltus vulkānu, jeb Mūmijas mājām, kā es vēroju kameļu dzemdības, kamēr mans students ir pazudis Tuksnesī, un kā par naktsmītni maksāt ar mākslu, kā arī padomi, kā nenoķert vēdergreizes, esot Āfrikā.